Tātad vēlreiz, tad administratīvajām tiesībām mums ir tādas 4 daļas pēc profesoras un profesora viedokļa. Tātad mums ir daļa, kas ir saistīta ar vispārējo daļu, tad visām iestādēm kopīgās pazīmes, iestādes kompetence, iestādes rīcība, iestādes status un tam līdzīgi. Tad vispārējā tiesības valsts pārvaldes iekārtas likums, un, protams, arī citi daudz likumi. Tātad valsts pārvaldes iekārtas likums. Tad mums ir nozaru likumi, tātad vai materiālās tiesības. Materiālās tiesības nosaka tiesības un pienākums. Tātad administratīvais process nosaka termiņu, secību, kārtību, tātad kā tiek realizētas materiālās tiesības, termiņi, secība, stadijas, instrumenti, tātad kādas iespējas apstrīdēt, pārsūdzēt, tas viss ir par administratīvo procesu. Savukārt administratīvā atbildība ir paredzēta sodi. Kā jau mēs konstatējam, ka sodiem ir arī sodīšanai labvēlīgs moments, tad cilvēki tātad ievēro tiesības, baidoties no soda, kad ir kaut kāds spēks, vara, kura var piemērot sodu, tādu nelabvēlīgu lēmumu personai.